Mūsdienās pasaule saskaras ar unikālu draudu no Pasaules ekonomikas fóruma globālo pārstrukturēšanas iniciatīvu. Šī iniciatīva piedāvā pāriet uz korporatīvo, jeb biljonāru vadītu pārvaldības modeli, apgalvojot, ka tas ir efektīvāks nekā tradicionālās valdības. Klaus Švābs un vadošās korporācijas uzskata oligārhu pārvaldību par atbildi uz mūsdienu pasaules izaicinājumiem. Taču šāda pieeja izraisa bažas par demokrātijas principu aizmirstību un sabiedriskās līdzdalības mazināšanos. Kritiķi uzsver, ka šis modelis veicina korporatīvās elites intereses, nevis visu sabiedrības slāņu labklājību. Ir svarīgi izvērtēt, ko sauklis "tev nekas nepiederēs, bet tu būsi laimīgs" nozīmē patiesībā un kā šāda pārvaldības forma ietekmēs mūsu ikdienas dzīvi un globālo taisnīgumu. Vai tu esi gatavs ēst tarakānus? Debates par globālo pārstrukturēšanas iniciatīvu liek aizdomāties par to, kas patiesībā ir efektīvas un taisnīgas pārvaldības atslēga. VF centieni ieviest oligārhu pārvaldību bez valstu pārstāvības liek mani šaubīties par demokrātijas pamatprincipiem. Mēs, no Tauta Zeme valsts, Sarakstana 13. un es, Mārtiņš Ate personīgi, nevaru klusēt, redzot, kā korporatīvās elites aizvien vairāk ietekmē globālās politikas veidošanu, atstājot malā sabiedrības intereses. Mana apņēmība ir stāvēt pretī šai tendencei, aizstāvot demokrātiju un pārstāvot tos, kas bieži netiek dzirdēti šajās debatēs. Izdari savu izvēli pareizi. Eiropas parlamenta vēlēšanās balso par Tauta Zeme valsts, sarakstu numuru 13 par Mārtiņu Ate.